Labvakar! Atrodamies Liepājas apkārtnē, Baltijas jūras krastā un gatavojam pirmo raidījumu par ēdienu ārpus mājas, taisam video. Kas mums šeit sanāca? Esam salikuši divas porcijas, ko katrs izveidojām. Vienu porciju uzlikt tādā plakanākā veidā, uz kuras grilējās lēnām ķiploks. Šeit iekšā arī ir tās pašas sastāvdaļas, tikai tādā tūtiņā vairāk. Iekšā ir sarkanais sīpols, kartupeļi jaunie, kurus jūs neredzat, kas jau ir ievietoti. Iekšā burkāns, ķiploka daimiņas sagrieztas, nedaudz garšvielas, pipari melnie un tāds nekas daudz līdz nebija no garšvielām, jo esam gājuši pāris kilometrus, vairāk kilometrus ar kājām, un tāpēc līdzi nesam kaut kādas vajadzīgākas lietas. Šī katliņā šeit var redzēt, kausējās sviestiņš ar ķiplokiem. Sviestiņu nopirkam vietējā Pavilostas veikalā no Trikāts, ja nemaldos, tas ir kaut kur Valmieras apkārtnē. Jā, Beverīnas novads Valmieras apkārtnē atceļojas vismaz kādi 400 kilometrus. Ar garšvielām, brušeti rakstīts ir, un man gan to īsti neko neizsaka, bet ir labs, garšīgs, aromātisks. To mēs šeit kausējam kopā ar ķiplokiem, būs kā mērcīti, kā piedeva šiem diviem grilētajiem dārziņiem, sutinātajiem polijas ķobīšos. Viens ir tāds sīpoliņa formas, tā atkal viegli ir apgriezt. To aploksnes formu nav tik viegli apgriezt, bet viņām man vismaz liekas, ka izcepās vienmērīgāk viss. Šeit vēl ir atlikušais iebāzts kartupelis, kas lēnām tur savā nodabā darbojās un grilējās. Tad, klāt piecersim augšņu desiņas, reizekņas gaļas kombināts. Tas ir arī kā 360-400 kilometrus maz no šejienes atceļojuši. Ēdam tādus tālus lietas. Kas vēl mums nepakā ir rītdienai šokolādi tālajam ceļam, gurķīši, kafīņas, riekstiņi, maizi, roltons dienasties studenti. Tad parastā šņābja vietā man šovakar ir tekila, jo ir atvaļinājums un, kā jau tad pieklājās, atbraukām uz dienvidiem uz jūru, dienvidu rietumiem. Tad arī iedzers tekilu. Novēlot jums labu vakaru un pašiem mums labu apetīti. Kā tur bija to procesu. Lai gan vispār saka, ka īstā tekelā nedzerot visu šito māžošanos, bet tā kā mums nav baigi īstā, parasts produkts no Rimī, nevar tā īsti reklamēt laikam, bet priekā. Esam atvēruši to, ko pirms tam uzlikām uz oglēm. Klāt pieliksim jau tādu, var teikt, vītinātas desas. Izcepies viss ir ļoti labi. Arī ķiploks grilētais, mērcīt vēl joprojām silta. Labi tā savilkusies, savārījis tos ķiplokus. Tad mēģināsim nobaudīt, kā tad īsti garšo. Tajā garākajā porcijā nebija klāta, šajā bija tieši sviests, šajā nebija. Garšo, izskatās un smaržo ideāli. Pārlaistīšu ar to sataisīto mērcīti, ķiploku, to garšvēlu sviestiņu. Pāris ķiplokus iemetīšu arī porcijā. Varbūt neizskatās īpaši apitelīgi, bet var galvot, ka būs ļoti garšīgi. Pirms tā visa, protams, atkal ir jāieņem kāda procedūra, jāveic vakar rituāls. Sāli klāt porcijām īpaši nelieku, vienīgais kāds sāli patērēja ir, laikam ar tekilu. Iedzeršu to, tad pagaršosim. Priekā.
Laikam sajaukt sāli ar citronu. Nē, sāli ar tekili, bet nu nekas iekšā ir. Jā, nu. Jā. Ideāli. Labi, viss sagrilējies, burkāni, kartupeļi, viss ir ideāli sagatavojies. Piešķir visam tādu, lai pasaka treknumiņu, nē, garšas buķeti. Piededz īpaši nav. Šeit grilētais ķiploks, pagaršošu to, vajadzētu varbūt labam. Pats iznāk no miziņas, ja jau tā viegli lobās, tā tad ļoti garšīgs būs. Ideāli. Lai labi garšo.